Un viss iet. Jā, miers un labums. Tad es turpināšu pamazām runāt par Svētā Franciska pamācībām. Un iepriekš pirmajā reizē tad es runāju par vispār, kas tas tāds ir, un par pirmo pamācību, kas ir ļoti gara. Un šodien es par otro nedaudz pastāstīšu. Protams, es noslinkoju, vajadzēja būt apvienot vairākus uzreiz, bet šonedēļ ir tāda intensīva nedēļa, tikai par vienu. Tātad es varbūt viņu nolasīšu, kaut gan tas tulkojums ir ļoti grūti saprotams, bet gan jau ar laiku būs vēl labāks. Tātad varbūt, lai saprastu tādu saistību, šīs pamācības atgādinu, ka nav, viņas ir kāds brālis, viņas ir savācis, dzirdot, ko Svētais Francisks saka. Viņas šeit mums ir 28, 29, un vienkārši tas brālis intuitīvi vai kaut kā pārdomājot, viņas salicis kopā, tā ka tur viņām nav nekāda baigā filozofija apakšā zem visām, bet, protams, ir kaut kāds kopējs tendences, un, protams, tā intuitīvi viņas salicis, tātad pirmā ir par kunga miesu, un tad šī ir par savas gribas ļaunumu. Un tad, pastīsimies, kā tas ir tur saistīts. Tātad tas jau vairāk ir, tā kā jau tā franciskāniskā tradīcija, kaut kā apvieno interpretē. Tā, un kā jau pagājušais teicu, tad parasti sākās kāds citāts vai pārfrāzējums no svētiem rakstiem šeit no vecās derības. Kungs sacīja Ādamam, ēd no katra koka, bet no labā un ļaunā atzīšanas koka neēd. No katra paradīzes koka viņš varēja ēst, jo līdz nepārkāpa paklausību un nesagrēkoja. Šis ēd no labā pazīšanas koka, kas piesavina savu gribu un augsti cēlās labuma dēļ, kuru kungs runā un dara viņā. Es uzreiz tulkoju, tas šeit sarežģītais tulkojums vienkārši nozīmē to, ka piesavinos Dieva gribu un Dieva darbus un pasaka, ka tas tie ir mani. Un tā no sātana kārdinājuma, no baušļu pārkāpšanas tas kļuva ļauna pazīšanas auglis, bet par to jāpieņem sods. Tātad, tas te nekādas beigās Amerikas netiek atklātas, bet, teiksim, priekš franciskāņiem šeit vienkārši parādās tādas, varētu teikt, franciskāniskā uztvere vispār par ļaunumu, par grēku, par cilvēku gribu. Tāpēc arī centīšos te nedaudz izlobīt. Jā, un gatavojoties, es izmantoju tādu vienu foršu grāmatu. Viņa gan ir vairāk tāda, kā lai pasaka, viņa pēta, no kurienes tad Francisks ir ņēmis tās iedvesmas. Jā, un autors ir amerikāņu franciskānis Roberts Kerijs. Ļoti interesanti, man tas uzrunā tieši, varbūt ne tik daudz viņš tur teoloģiski skaidro, bet pievēršās tiem avotiem, un tas es tā kaut kāds pēdējās dienas arī kaut ko baznīcā sprediķojot, es arī tā tagad secinu, pietiek runāt par rakstiem, pārējām pie tagadnes, un to mēs līdz redzēsim, kā tas Franciskam notiek. Jā, interesanti, kad šie, nosauksim tos par tādiem zinātniekiem, skatās un salīdzina ar citiem tā laika tekstiem, ka viņi ļoti līdzīgi, pat varētu kāds teikt, ka viņš nokopējis ir Francisks vai iedvesmojies, bet vismaz es par to domāju, ka patiešām viņš ir klausījies sava laika kaut kādus svarīgos sprediķus, kas tika, es domāju, kaut kādā veidā lasīti kaut kur publiski, jo tā laikā tā sprediķošana bija kāda bija, ne tā viņš bibliotekās lasīja, bet tas nozīmē, ka kaut kur viņš to dzirdēja, vai brevjārā, un viņš to kaut kā paturēja sirdī. Kaut vai, es te pierakstīju visādus lielus vīrus, tātad
kaut kāds Godfrejs Abats, jā, viņa homīlija, ja tur pilnīgi tas autors parāda, kuri vārdi līdzīgi. Svētais Augustīns, vēl dažādi autori. Jā, un tas tā, es tā nevarētu sev pateikt, jā, ka es baigi iedvesmojos no kaut kādiem tur, es nezinu, ka es, varbūt arī būtu, ja pēc 1000 gadiem kāds tur pētītu mani, ja, tad izrādās, ja, ka, reku, viņš tur no kaut kāda tur pāvesta kaut ko ir līdzīgi runājis, jā. Bet, ja kurā gadījumā tas ir ļoti skaisti, ka viņš, ka var atrast kopsaucējus. Protams, tas var arī tāpēc, ka tajā laikā dzīvo un kaut kādas domas ir līdzīgas tendences. Bet tas vienkārši, es tā vairāk par sevi domāju, ja, ka, cik svarīgi ir būt aktuāli, klausīties, ja, kaut kādas tādas lietas, kas notiek baznīcā, kaut kā tā. Protams, tas nenozīmē, ka viņš kompilē kaut ko Francisks, viņš tā vairāk izlaiž sev cauri šīs visas patiesības, un tad viņas padara vairāk par savām. Jā, un šeit tad mums viņš risina grēka jautājumu, kas, protams, ir svarīgs saistībā ar to pirmo pamācību par kunga miesu. Un šī, varētu teikt, ir kā tāda arī skaidrojums tālākais. Ja kungs nāk cilvēku vidū, viņš savā pazemībā kļūst par cilvēku, viņš mums ir pieejams Kristus miesā un asinīs, tad tas brālis, kas tās fanamācības salicis, tad ir ielicis šo kā otro tādā ziņā, ka kāda tad ir tā cilvēka atbilde tam, ka Dievs nāk mūsu vidū, jā, kas ēd no katra koka, tātad ēšanas motīvs arī turpinās. Un ko tad es atbildu? Un tā atbilde, protams, ir vai paklausība vai grēks. Jā, tātad, Svētajam Franciskam, protams, tā paklausība ir ļoti svarīga. Un šeit, kas svarīgi, viņš uzsver, jā, to pirmkārt Dieva gribu, kad viņš, protams, savā dzīvē arī īstenoja, kad pirmkārt Dievs, ja viņš ir radītājs, viņš ir pirmajā vietā, un es tikai saņemu, viņš atklājās man, viņš sevi parāda, viņš sevi dāvā, un es viņu pieņemu, un tā loma ir diezgan izteikta, ja, Dievs, viņš ir centrā, viņš ir svarīgākais. Jā, un kā jau katra arī no šīm pamācībām, viņa sākās, ja mēs tā viņu vienkārši atsevišķi paņemam, negaidīti, ja vienkārši, es pat nezinu, ja mēs iztēlojamies, ka Francisks kaut kur pļavā vai kaut kādā kapitulā vai kādā sanāksmē to stāsta, visdrīzāk ir kāds konteksts, bet mums viņš nav pieejams, ja tas vienkārši viņš tā. Tas tad, kā kaut kur mēs parādītos un tā kaut ko pateiktu, un kāpēc par grēku. Tātad, kungs atklājās savā pazemībā, Euharistijā, tā ir viņa tā pēdējā galīgā atklāsme, kas mums ir pieejama. Jā, un kāda tad ir mana atbilde uz šo kunga atklāšanos? Jā? Un, protams, tā ideālā būtu paklausība. Paklausība tam, kā kungs atklājās. Un te viņš, protams, mums piedāvā Ādama un Ievas stāstu, kas ir tāds, pamats stāsts, jā, par grēkā krišanu un par grību, jā, to es varbūt neiedziļināšos, jo arī pats Francisks uzreiz pārlec uz tagadni, jā, viņš tā kā iedod šo piemēru un no viņa iedvesmojoties uzreiz pārlec uz tagadni, arī jā, tas Svētā Franciska vārdi, tas laikam bija pirmajā pamācībā, es neatceros, bet kā mēs runājam un lielamies ar saviem tur svētajiem, kas ir bijuši priekš mums, jā, bet tā kā viņam tas, laikam nepatīk, jā, kā lai pasaka, lielīties ar citu panākumiem, tā ka tu pats, jā, sāc kaut ko darīt, jā. Kā bija, man izlas no galvas parasti dod.
Tie darīja lielas lietas, Jā. bet mēs gribam godu par to, ka mēs stāstam, ko Jā, viņi jā, darīja. jā, un man arī te nērti par to runāt, un tas ir tāds, jo tas tāds franciskānisks, jā, varētu teikt, ka, tāpēc arī franciskāniskajā tradīcijā nepārtraukt ir reformas un nepārtraukt vēlme tā kā atgriezties, reformēties, strīdēties, jā, ņemties, ar ko nodarboties, jo pietiek tā kā runāt par tām pagātnes lietām, jā, un šeit arī citās pamācībās, ja viņš tā kā nocitē tos rakstus, bet uzreiz pāriet pie tagadnes. Tipā tāds vārds man uzliecēja. Jā, kad tagad, pietiek tur analizēt kaut kā, teiksim, mēs apsēstos analizētu rakstus, jā, ko mēs rīt darīsim, jā, Marka evaņģēliju iesim cauri, bet cenšamies kaut kā aktualizēt arī. Bet, jā, tā ir tāda, doma, jo, protams, mūsdienās ir visa tā pagātne un pašanalīze un kaut kas tāds un teoloģija un viss, bet viņš tā kā uzreiz pārlec uz tagadni. Jā, tas mani uzrunā tā viņa metode. Kad es arī darbdienās runāju, un brīžiem es arī tā jau daru, kad es kā kuru reizi, kā slinkums vai kā iedvesma vai kas, kad sprediķī es nolastu evaņģēliju. Un tad vairs, tā kā mans linkums ir skaidrot kaut kādas tur tādas bibliskās lietas, ja, kas tur, ar ko uzreiz tā kā gribās uz tagadni aiziet, ja. Tā kā, pat varbūt, tā kā tiešā veidā pat varbūt neliekās, ka tas varbūt ir komentārs tam evaņģēlijam, kaut kā tā, bet, es kaut kā, tas vairāks linkums arī, jo, ko tad tur īsti baigi analizēt, tomēr homīlijas prediķī ir kaut kas cits mērķis, nevis analizēt 1., 2., 3. lasījumu, bet ievadīt atkal Kristus miesas noslēpumos. Tāds ir misē mērķis prediķim. Tātad arī, vismaz misē, jā, mani novietot tagadnē un virzīt uz nākotni, nevis tur kaut kādu ģidātu pagātni. Labi, es te tā radikāli, jā, bet tas man tā uzrunā. Tā tad vienkārši domā, jā, bet viņam tas ir kaut kas tāds raksturīts īpaši. Šis skaistās citāts, ko es kaut kā tagad mazliet no galdas, kad runājam par to mūsu priekšteču lielajiem darbiem, jā, bet paši kaut kā ne. Tas tāda laba doma, ko es palikam atceros un domāju, kāda jēga vispār tur runāt par tiem svētajiem, jā, un tur Francisku, beidzot jāsāk pašam. Jā, Francisks arī uzsver šeit šo paklausību, un te ir tā viņa tāda primārā paklausība Dievam, tā ir tā atslēga, ko viņš pēc tam 3. pamācībā vēl vairāk tā kā skaidro. Tepat varētu teikt, ja tas tā visa ēšana vai kas, tu vari ēst visu, ja, bet tikai esi paklausīgs, ja, tādā veidā. To mēs tā vienkārši varētu skaidrot. Tātad viss ir vērsts uz kungu. Un cilvēks tad vienkārši apzinās, es esmu radība, man ir sava vieta. Tā kaut kā. Tā. Tātad jautājums par grēku, par paklausību, par atgriešanos. Tā. Jā, tādas 3 lietas tajā 2. katras paradīzes koka viņš var ēst, jā, jo līdz nepārkāpa paklausību. Jā, tātad viņš uzsver, ka visu var darīt tikai esi paklausībā. Protams, tas ir jāsaprot, ka viņš runā to brāļiem, tātad tā ir tāda jau klosteru dzīves interpretācija, un tajā laikā arī šo svēto rakstu fragmentu no radīšanas grāmatas, kā šis franciskāņu pētnieks saka, ka viņš tikai ļoti arī interpretēts tādā tieši monastiskās dzīves gaismā, tāpēc arī tas nav svešs, jā, kad klosteru dzīve ir paradīze, jā, tātad, kur tu tad izvēlies tos labos augļus, jā, kad tu esi lieliski, forši, un esi tikai paklausīgs. Jā. Tālāk viņš nepiemina vairs Ādamu un Ievu, uzreiz vispārina, pāriet uz tādu vispārēju līmeni, uz tagadni, un to ēšanu ļauj tā kā visiem. Jā, bet, protams, te ir savs iemesls, kāpēc viņš to dara.
Un tajā visā, ko, protams, es stāstu, tas pēc tam, tādā jau dažādos veidos tas izpaužās vienkārši franciskāniskajā tradīcijā, teoloģijā, svēto dzīvēs, jā, un pašā franciska dzīvē. Tādas tendences, norādes. Tātad tas mūks, jā, vai franciskāņi nav mūki, tad brāļi vai kristieši šajā paradīzē, tur klosterī, bet tātad brāļiem klosters ir pasaule. Nesen arī bija piemiņas diena tādam foršam vienam svētajam no 18. gadsimta Jāzeps Labrē, laikam, arī viņš 3. ordeņa brālis. Viņš bija nedaudz psihiski tāds, tāds. Viņš ceļoja pa visu Eiropu Marijas svētvietām. Jā, viņš teica, ka man klosters ir viss pasaule. Viņš vienkārši ceļoja pa svētvietām Marijas un kaut kur nomira uz trepēm Romā, kaut kur kā Bomzes. Jā, beigās tur brīnumi un tā sākās. Tā kā tas plaši ir. Tāds, mūsdienās varbūt arī daudziem aktuāls svētais, ja. Ka kaut kas varbūt, tā kā, viņām visur atteica, vienkārši klosteros neņēma, jo, tur ir vajadzīga tomēr kaut kā tāda, psihiskā noturība. Un tad viņš, tāpatās kļuva par svēto. Jā. Kā tas uzrunāja, ka tas ir traks un tu staigā apkārt. Ne traks, varbūt ne tādā burtiskā traks, es tagad neatceros, kāda viņam tā diagnoze, bet, kaut kāds tur tāda, tas jau laikmetos mainās, uztver, kas ir kāda diagnoze. Agrāk bija asāk, tagad mierīgāk uztver. Tātad, jā, un tajā paradīzē tad tu baudi tos augļus, ja tu dzīvo tajā klosterī, tajā pasaulē, jā, jo kungs tev viņus dāvā, tu esi tajā paradīzē, viņš tev visu dod un visi garšīgi, ja. Un tad tu pēkšņi izdomā, ka es esmu tos esmu, tad tie ir mani. Tā uzreiz aizskrien uz priekšu, vairs nav pateicības, un tas ir mans, es to esmu izdarījis, ja, un vairs nav tā saikne ar Dievu. Pateicība, ja, ka tā ir Dieva dāvana. Pat ja es esmu super kaut kāds tur talantīgs un radošs, ja, es vairs neredzu to saikni ar kungu, un tajā brīdī, ja tas klosteris, tā pasaule, tad mainās, ja, tad tas ļaunums ienāk, ja, un tad tos augļus, kurus pirms tam es varēju izbaudīt kā Dieva dāvanas, tad es visu sagriežu otradāk un sevi paaugstinu, un tad arī, jā, manī ienāk tā zināšana par labo un ļauno, un šīs ļaunās zināšanas, kad, būtībā es esmu radītājs arī. Un te viņš saka tātad, bet par to jāpieņem sots. Jā, tātad nepaklausībai seko sots. Jā, tas, protams, te viņš tikai tādā vienā teikumā to pasaka. Tātad šajā ļoti īsajā pamācībā, kur ir kaut kādi 5 teikumi, tad, jā, ir tāda franciska mācība par cilvēka atbildi uz Dieva atklāšanos mums. Jā, tātad dēls ir nācis pasaulē un, protams, īpaši tātad Euharistija, ko viņš pirmajā pamācībā uzsver. Un mūsu tā atbilde ir, jā, atzīt to, pieņemt un kā tā ir dāvana, jā, un mūsu atbilde kaut vai, franciska gadījumā ir radošums, jā, tāda brīvība un vienkārši atbilde visām, ko mēs darām lūkšanā, jā, viņa lūkšana, piemēram, mans Dievs un mans visvairība, vienkārši Tēvs mūsu lūkšana arī tātad, visu pret Dievu attiecināt, tāpēc viņam arī šī skaistā Tēvs mūsu lūkšana, kā lai pasaka, meditācija, jā, kur viņš atkal ņem fragmentu no Tēvs mūsu, viņu saskalda un tad tur pieliek savas tādas pārdomas īsas. Jā, tā kā, ka Dievs apdāvina, ka Dievs ir visa avots, jā, nevis es, kas lietas, jā, varu padarīt par ļaunumu ieročiem, jā, lietas vai, vienalga, kaut ko es piesavinos. Tātad izmantoju savu brīvo
gribu. Jā, tad mēs jau tagad šodien tā ātri. Jā. Tātad risina šo grēka jautājumu, apskatot tieši cilvēka atbildi uz Dieva mīlestību. Jā. Tātad pirmā pamācība, tā ir tā Dieva mīlestība, un šeit tad, kā rodās grēks, jā, kad es vēlos piesavināties, vai es neredzu, ja kaut kāda saite ar Dievu, bet tā kā Francisks, fokusējies uz Dievu, uz viņš ir radītājs, viņš ir labs, viņš tevi apdāvina, tā kā redzi to. Grēks nozīmē, ka tu piesavinies tos labumus, pat tīri tā, protams, mēs jau tā nedomājam, ka es piesavinos tur labumus, jā, tas vienkārši izriet kaut kādā attieksmē dzīves praksē, vai arī vienkārši, es nepasakos. Un šeit, protams, cilvēka atbilde jābūt ir, un tas tāds franciskāniskais jēdziens ir minoritas. Ir dzirdēts tāds jēdziens, minoritas. Jā, tas ir tāds svarīgs franciskānisks jēdziens, mazākums, jā, maziņš, kaut kas tāds. Arī par franciskāņiem saka minorīti, jā, kaut kā tā. Tad, mēs saprotam to vārdu. Minoritāte, jā, kaut kas maziņš. Tas ir būt mazam, būt pateicīgam, būt saņēmējam, jā, tātad būt drosmīgam, jā, būt nabadzīgam. Tad kas šeit Franciskam ir grēks? Jā, tātad negribēt uzdot jautājumu par Dievu un meklēt atbildi uz to. Tātad palikt savā egoizmā un aizmirst citiem. Sevi likt pirmajā vietā. To mēs visi zinām, ja vienkārši atkārtojot. Te viņš neko neizgudro, bet te ir tādas tendencijas, vienkārši, kas ir tādas franciskāniskas. Tātad es esmu centrā, tātad nepieņemt cita vadību. Tātad, Dieva vadība, bet arī, protams, tas ir daudz plašāk izvērstās. Tātad neredzēt cita cilvēka vērtību, neredzēt viņos, ka viņiem var būt pozitīva ietekme uz mani, jā, tā. Franciskam bija, ka viņš varēja tur parunāties ar cilvēkiem vienkāršiem kaut kādam lauka vidū, jā, un tā kā, pozitīvi, jā. Ka pat kaut kādam, pat visi tie spitālīgie, visādi parastie zemnieki, ja, ar tiem parunāties, ka viņiem var būt laba, ka viņi kaut ko man var dot, ja, ka pat visi kaut kādi galīgi garām, ja, es ar viņiem varu parunāt, ka viņi kaut ko man var dāvāt, tātad, ka otrs nav drauds, ka man nav, viņš jāredz kā kaut kas tāds, kas ierobežo manu to radošumu, bet tomēr es esmu atvērts. Jā, un tad seko šī vientulība, kas ir smaga, un tad, protams, gribās citus cilvēkus pakļaut un tā tālāk. Bet nesanāk nekā, jo es jau esmu iznīcinājis attiecības ar Dievu un cilvēkiem. Man ir nesakārtotība, it kā vēlme, sev piepildīt, bet nekas nesanāk. Jā. Un tad rogās viss tas hauss. Tātad, Francisks, viņš grib uzsvērt tieši kungs, viņam paklausība. Es tā, protams, ļoti tā vienkāršos vārdos, jā, jo tādam cilvēkam, teiksim, ordeņa dzīvē paklausība, vai priesterim paklausība ir bīskapam attiecīgi konkrētajos jautājumos, tāpat arī ordeņa dzīvē man ir paklausība manam priekšniekam konkrētos jautājumos, jā, ne tur. Par ko vēlēšanās balsot, jā, tur viņš neko nevar pateikt, jā, vai, tā, ir vienkārši konkrēti kaut kādi jautājumi, kur viņš nevar iejaukties, jā, protams, bet tādā pasaulē dzīvojušiem, protams, cilvēkiem paklausības jēdziens īsti tāds nepastāv, jo nav jau, ir baušļi, jā, ir tagad, pieņemsim, baznīcas bausles, debes kāpšanas svētkos, jābūt baznīcā, to varētu nosaukt par paklausību. Bet arī, uz tiem svētkiem jau mums būtu jāiet, tāpēc, ka mēs mīlam, ja, tāpēc, ka mēs gribam piedalīties tajos noslēpumos, ja, tā kā arī īsti tur jau savu gribu nelaužam tik daudz, jā. Bet tad kungam mums jāmācās paklausīt cilvēkiem, protams, visādi cilvēki, kam patīk varbūt, kad, tā kā baksta, bet
Bet šeit ir tieši ar kungu, lai tad veidojās tā pateicība, tāpēc arī ir euharistija, tāpēc Francisks runā par miesu, kas ir atklājusies un kā es uz to atbildēšu. Jā, kaut kā tā īsumā. Paldies! Tā, mēs beidzam.